Labdien, dārgie draugi! Šoreiz esmu atbraucis uz Salaspili, apskatīt Salaspiles botānisko dārzu, kas tad ir pamainījies pa gadu. Šis ir tas laiks, kad daudz kas iet, un gribējās redzēt, kā ir Salaspilī. Pareizāk, Salaspiles botāniskajā dārzā. Šis ir botāniskā dārza informācijas centrs. Nezinu, varbūt arī pašas Salaspiles informācijas centrs, bet domāju, ka tas ir botāniskā dārza informācijas centrs. Šeit es esmu iegājis, lai paņemtu biļeti nopirktu. Biļete parastam cilvēkam 10 eiro maksā, pensionāriem 8 eiro, ja nekļūdos, bet cilvēkiem ar invaliditāti ieeja ir pa brīvu. Tāpat arī kā Salaspiles novada iedzīvotājiem. Lūk, te nu es esmu iekšā un pamazām došos apskatīt teritoriju, kas ir diezgan liela, jo paša botāniskā dārza apskate man aizņēma apmēram 2 stundas, varbūt pat nedaudz ilgāk, bet parādīšu es jums nieka 20 minūtes. Tos skatus, kas man pašam likās interesanti. Botāniskajā dārzā es biju vakar, 9. maijā, un lūk, šis jau ir pirmais ziedošais, tā teikt, krūms, jeb koks, nezinu, kā to pareizi sauc, rododendrs. Un tad, ejot te pa taciņu, pamanīju tādu interesantu aleju. Alejas beigās ir viens tāds interesants objekts, bet to parādīšu nedaudz vēlāk. Jāsaka, ka diena bija vēsa, stipri vēsa, bez jakas nemaz staigāt īsti nevarēja, un cilvēku botāniskajā dārzā bija ļoti maz. Es domāju, ka būs sestdienas diena, cilvēku būs ļoti, ļoti daudz, bet cilvēku, var teikt, nebija gandrīz vispār. Tur vēlāk nedaudz cilvēki saradās, bet viņi arī bija telpās iekšpusē. Tālūk. Šeit ļoti skaistas tulpes bija. Bet arī cilvēki šeit, šajā zonā, bija ļoti maz. Un tā es dodos tālāk. Zāli jau pļāva roboti zāles pļāvēji. Es domāju, ka vēl zālīte nepļauj, bet jau daudzās vietās zālīte tiek pļauta. Šis ir tāds iekopts, tā teikt, parciņš. Šeit ir ļoti labi atnākt, atpūsties. Un ne tikai šeit, bet visa botāniskā dārza teritorijā. Ir sevišķi, kad ir silts laiks, var paņemt līdzi savu grāmatu, palasīt. Tāpat var atnākt pasēdēt, vienkārši paklausīties putnu čalošanā. Un šis ir tas objekts, kas bija alejas galā, ko es jums gribēju parādīt.
Šajā ēkā arī ir izstādes, gan par kokiem, gan par visādiem citādiem augiem. Šī te ēka jau ir kādā no maniem citiem video par Salaspili. Meklējiet manā kanālā, un tur jūs redzēsiet, kas šajā ēkā ir iekšā. Manuprāt, šis video iznāca pagājušā gada maijā kaut kad arī vai jūnijā šajos mēnešos. Te vēl derēja tā kā trotuāru nomainīt, jo, ja tu, teiksim, ne tā kā visi cilvēki ķerās kājas vai kā, tad šāds trotuārs vismaz man sagādāja problēmas. Vasarā te noteikti ir kaut kādi vīteņa augi, izskatās vēl skaistāk, bet pagaidām bija tikai maija sākums, un līdz ar to vēl nekā tāda šeit nebija. Savukārt šeit, te ir no akmeņiem veidotas kompozīcijas, arī likās ļoti interesanti, un iesaku atnākt līdz šai vietai. Tā ēka, kas ir priekšā, ja nekļūdos, tā ir selekcijas stacija, bet, ja es kļūdos, kāds varbūt mani var izlabot komentāros. Bet šeit jau es dodos uz otru Salaspils botāniskā dārza daļu, un tur agrāk es nekad neesmu bijis, un tagad došos apskatīt. Gribēju pagājušā gadā tur aiziet, bet bija ārā ļoti karsts, ap 30 grādiem ārā saulē, un bija tik karsti, kad nemaz negāju. Bet tagad laiks bija ļoti vēss, un lēnā gaitā devos tālāk. Un šī parka daļa man aizņēma apmēram stundu, jo te bija ko iet, un šis ceļš gāja, un nemaz nebeidzās. Vēl jāpiemina, ka parka teritorijā un botāniskā dārza teritorijā bija ļoti maz soliņu, kas mani ļoti apbēdināja. Varbūt nāks vasara, varbūt tās vēl soliņus kaut kur uzliks, bet atputināt kājas bija ļoti maz kur. Un ja arī jums ir problēmas ar staigāšanu, tad ir jādomā, vai vispār iet tālāk tur pa šo maršrutu, jo gandrīz nekur nebija kur atsēsties.
Šī, ja tā var teikt, jau ir otra puse Salaspils botāniskajam dārzam. Nu, un pavisam drīz jau es došos atpakaļ. Vēl man interesēja, kas ir šis lielais koks. Tādā jocīgā krāsā, es tādu agrāk nebiju redzējis, un nebija nekādas zīmītes arī klāt, kas tas ir par koku. Tāpēc vismaz es neredzēju, ja kāds zina, kas viņš ir, varbūt var uzrakstīt komentāros. Šajā dārza teritorijā vispār neredzēju cilvēkus. Droši vien cilvēki šeit neiet, jo sanāk ļoti liels attālums, ko noiet ar kājām. Jāsaka, kad, lai arī šis ir botāniskais dārzs, cilvēki nāk skatīties ne tikai skaistumu, bet apspriež arī politiku, jo man nāca pretī daži cilvēki, kuri krievu valodā runāja savā starpā, kad kāpēc nekas nav šeit, tā teikt, izkrāsots par godu 9. maijam, tomēr tā ir uzvaras diena, un kāpēc šeit nekādas ne simbolikas, ne pilnīgi nekā nav. Nu, tādi mēs esam. Priekšā neliela kafejnīciņa, vienīgā visā teritorijā, nu vismaz pagaidā, bet cenas tur bija diezgan košas. Savukārt šī ir oranžērija, šī man liekas ir visinteresantākā ēka visā teritorijā, jo šeit ir ļoti daudz dažādas zonas, ļoti daudz dažādu augu, koku, bet nu to jūs paši redzēsiet. Šeit ir arī jāuzrāda biļetējies, te ir garderobe, noģērbties iesaku jums visiem, pat ja tā ir augsta ziema, jo šeit temperatūra tiek uzturēta kā nu kurā zālē, bet nu jebkurā gadījumā te ir ļoti karsta. It sevišķi tropu zonā, ja nekļūdos temperatūra, tur bija 30 grādi un bija ļoti, ļoti karsts. Šeit ir kaktusi, tālāk jau būs visādi citādi, tā teikt, pēdiņās brīnumi. Tāpat ir arī noskaņai, manuprāt, būrīši ar papagaiļiem, kuri tur dzied visu laiku, runāja savā starpā. Un tas vēl dod tādu interesantu noskaņu. Vismaz man šeit ļoti patika atrasties. Un te arī staigā ļoti daudz lietuviešu. Tai irgi nepirkau nė vienaus. Bet tik tiek, kad...
Lūk, tāda bija mana pastaiga pa botānisko dārzu. Personīgi man šis bija ļoti interesants ceļojums. Ļoti daudz ko redzēju, protams, cerēju, ka vairāk ziedēs viss kaut kas. Bet, nu kā bija, tā bija. Bet jums iesaku šeit atbraukt. Tagad teikšu lielo tā un uz tikšanos jau citā video. Un šeit neliels postskriptum. Šī tāda sakopta vietiņa pie dzelzceļa stacijas. Ļoti skaisti.